Sveiciens no gaismas pasaules un no skolotājiem. Ir atnācis impulss no Marijas Magdalēnas, no mūsu laikmeta galvenās sievišķās gaismas enerģijas turētājas, novadīt viņas kursu Marijas Magdalēnas sakrālās mācības. Esmu jau 2 tādus kursus novadījusi latviešu valodā un vienu arī krievu valodā priekš Lietuvas eņģeļu skolas studentiem. Un tagad, kad dodos sakrālā braucienā pa Marijas Magdalēnas vietām uz Franciju, nāk no viņas impulss, ja tu iziesi jaunu pieredzi, jaunu apmācību, un tad ar šo jauno pieredzi nāc un dalies ar cilvēkiem, kuriem šī enerģija ļoti, ļoti nepieciešama. Un tā arī ir Marija Magdalēna, ir šī jaunā dievišķā, sievišķā gaismas ceļa radītāja un rādītāja. Viņi iet mums pa priekšu, un mums atliek tikai sekot viņas gaismas pēdās. Un tātad šis kurs sāksies 31. oktobrī, būs 7 nodarbības, kuras notiks ceturtdienās, tātad no 18:30 līdz 21. Un katra nodarbība arī tiks translēta online, un nodarbības tiek ierakstītas, tā kā jebkurš no jebkuras vietas Latvijā un pasaulē var piedalīties. Sāksies kurs, kā es teicu, oktobra beigās, 31. un pēc tam būs 7. novembris, 14. novembris, 28. novembris un 5. decembris. Tās ir 5 pamatnodarbības. Un būs iekšējais impulss vēl iet uz padziļinājumu, tad nākamā gada janvārī vēl ir 2 nodarbības. Tātad viņas ieved mūsu jaunā enerģetiskā līmenī, jaunā čakru sistēmā. Tā kā mums ir jāpaiet, varētu teikt, solīti uz priekšu pretī pašiem sev, savā nākotnes projekcijā. Un to mums palīdz darīt Marija Magdalēna. Gan no savas pieredzes daloties, Marija Magdalēna ar mani kopā jau ir kādus gadus 15 laikam, kad es pirmo reizi aizbraucu uz Izrēlu, biju Jeruzalēmē, kur arī piedzīvoju Kristus dzīvās gaismas pieskārienu. Tad, protams, arī caur to atnāca šīs savienojums ar Mariju no Magdalas. Esmu vedusi arī vairākas spēka braucienus uz Izrēlu. Esam bijuši arī tieši tajā vietā Magdalā, kur ir dzimusi Marija. Tātad viņas vārds ir Marija no Magdalas. Un arī šobrīd viņa šeit ar mums ir klātesoša. Un tas ir ļoti mainījis mani, devis iespēju saprast, kas es esmu, sajust savu patieso spēku, savu dzīves uzdevumu, būt godīgam, īstam, patiesam. Man liekas, ka tās ir tādas vērtības, pie kurām mūsu gaismas pasaule lūdz atkal un atkal atgriezties. Tā kā aicinu arī jūs, mīļās, būt šajos sievišķības apļos. Viņi ir dziļi un spēcinoši, īpaši, ka katra dalās ar to, ko ir pieredzējusi, piedzīvojusi, kādas pārvērtības notikums šī kursa laikā, šo 7 nodarbību laikā. Tajā ir milzīgs spēks, atbalsts gan vienai no otra, gan, protams, no Marijas Magdalēnas, kur vienmēr būs kopā ar mums šajās nodarbībās. Un apakšā arī ir teksts par nodarbībām, par to, ko katrā nodarbībā mēs darīsim. Dalība katrā nodarbībā ir 20 €, var uz vietas to veikt vai veikt pārskaitījumu, tā kā jums harmoniski. Un
17. es braucu uz Franciju, uz Marijas Magdalēnas sakrālajām spēka vietām, un tā kā arī no turienes jau varēšu nodot viņas enerģijas. Tā kā, ja esat sajutuši šo impulsu, rakstiet man vislabāk uz WhatsApp, ja es veidošu jau šo jauno grupu, jaunās Marijas no Magdalas sanāks kopā, lai mēs jau varētu ieiet šajā noskaņā, ja, un sākt darboties, sākt sajust Mariju no Magdalas. Ja, tātad, kas ir vajadzīgs uz šo ciklu vēlēšanās iet savā patiesajā gaismas dziļumā, ja sastapties ar savu dievišķo sievišķību, un, protams, arī laiks priekš tā izbrīvēt. Vislabāk ir, protams, būt klātienē, ja, vai online pievienoties. Nu, protams, ja ir galerija ļoti sarežģīta, tad var skatīties ierakstu. Ja, bet ierakstu varēs skatīties visi, kas arī bijuši nodarbībās, jo bieži vien ir ļoti svarīgas lietas, kuras gribas atkārtot ja, un tiešām iet šo Marijas Magdalēnas nosprausto dievišķās patiesības ceļu. Nu ko, tiekamies jau drīz, ja gaidi jūs pieteikumus uz e-pastu vai uz WhatsApp, un sūtīšu ziņas no Francijas, un pirmā nodarbība 31. oktobrī. Lai jauks šis laiks, šis sagatavošanās laiks, sajušanas laiks, un tiekamies jau drīz.